Un šajā mirklī studijā es aicināšu Edgāru Brūveli. Viņš ir no Latvijas Valsts radio un televīzijas centra. Un mēs runāsim par to interesanto vārdu, ko sauc par pikšķerēšanu, pikšķerēšanas uzbrukumiem dažādiem. Un šeit mēs esam. Es sveicināts, Edgar. Sveiki, Kristap. Nu tad kā izvairīties no pikšķerēšanas uzbrukumiem? Varbūt ejam uzreiz pie konkrētības. Teiksim tā, izrunāsim varbūt detalizētāk, bet es teiktu, ka izvairīties pilnībā nav iespējams. Tas tāds varbūt tā nedaudz negatīvā ziņa, bet ir iespēja trenēties tam visam. Mēs to tā arī saucam Latvijas Valsts radio televīzijas centrā par, teiksim tādu iespēju kļūt labākam, uzaudzēt prasmes, kā atpazīt, kā vispārējo. Un varbūt sākumā saprast, kāda ir tā nepieciešamība, jo visādas izpētes ir veiktas, visādas pārbaudas, un mēs esam arī paši izveidojuši pakalpojumu par pikšķerēšanu, un tur ir statistika. Un tas, teiksim tā, sausais iznākums varbūt tās ir tāds, ka teju katrs 5. Latvijas iedzīvotājs mēdz uzrauties uz pikšķerēšanas mēģinājumiem. Ir dzirdēti gan par naudas zaudējumu variantiem, gan arī visu ko citu. Nauda, protams, ir bēdīga, bet tikpat slikti, es teiktu, ir arī datus vienkārši nopludināt, jo tas var vest pie vēlākām sekām. Ja uzreiz mēs to nejūtam, tad vēlāk tas ir svarīgi. Iespējams, katrs no mums ir redzējis kādu vida paziņojumu un neīstu vai kaut ko varbūt tās vienkāršāku. Bet kas ir pikšķerēšana? Pikšķerēšanu patiesībā varam tādā vienkāršā vidē salīdzināt ar makšķerēšanu, tikai digitālajā vidē, kur mēs vēlamies izvilkt, nevis mēs, bet varbūt tās ļaundari vēlas izvilkt kādus datus un informāciju, kas viņam varētu noderēt uzreiz, piemēram, nauda, vai varētu noderēt arī vēlāk. Un tās varētu būt paroles, kartes dati, kurus vēlāk pārizmantot, vai piekļūt jau kādai konfidenciālai informācijai. Un veids, kā parasti tas notiek, tas ir starp tādu steidzināšanu, starp lielisku iespēju piedāvāšanu. Tas ir tas veids, kā mēs to, kā pareizāk sakot, mēs redzam, bet kā šie ļaundari to mēģina izdarīt. Tāpat kā makšķerējot, varbūt salīdzinājumam ātri vēl pie tā visa. Mēs arī dzīvi nemēģinām noķert uz plikāķa, parasti jau ir kaut kas uzlikts uz viņa, tāpēc ir jāskatās, kas ir tas tārps uz āķa. Kā varbūt atpazīt, vai tas ir tārps vai nav vienkārši pliks āķis vai kas pārējais, saņemot visādos veidos šo uzbrukumu mēģinājumu, piemēram, SMS veidā, kad tas saucas mikšķerēšana. Nosaukumi ir dažādi, bet, piemēram, SMS veidam tā ir mikšķerēšana. Tas ir atvasinājums, tad, kam ir svarīgi pievērst uzmanību, ir saturam. Saturā ir ļoti vērtīgi paskatīties, vai ir kaut kāda šī steidzināšana vai pēdējā brīža piedāvājums. Ja mēs tā savalkam, varbūt tās ar ikdienu, varam nedaudz pie sevis fonā padomāt vai pēc semināra par to, cik bieži jums vids vai kāds cits noliek datums, kas ir šodiena, 24 stundas vai tikai un tagad. Ja mēs tā patiesībā padomāsim, mūs pašus rada šī emocija steigties, sadzirdot kaut ko par vidu, piemēram, to pašu, par nodokļu deklarāciju. Mums liekas, ka tas ir jāizdara šobrīd un tagad, jo patiesībā ļoti augsta līmeņa prasība. Bet, ja mēs tā padomājam realitātē, tad šos pārskatus kaut vai vidā mēs varam iesniegt ilgākā laika termiņā. Tāpat arī pasts nekad nesūta mums, kad stundas vai 24 stundu laikā vai nekad. Tāda opcija parasti netiek piedāvāta, parasti tiek dots termiņš, tāpēc pasakojam līdzi vai steidzināšana, vai ir kaut kas ir jāizdara tagad. Tas jau ir pirmais, teiksim, tā sarkanais karoks. Tad, ja ir links, kurš visticamākais arī ir, jo tas ir galvenais veids, kā var šos datus izgūt, tad vajag pastīties, mēģināt saprast par linku. Šeit, piemēram, mums ir HTTPS parādīts. Tas jau ir labi, ka vismaz tāds ir redzams, bet tas vēl nenozīmē 100% drošību. Lasam tālāk, un tad mēs redzam, ka nemaz nav .lv lapa, vai nav tipiskā pasta lapa, vai citai organizācijai tam pašam vidam un tā tālāk. Tāpēc vislabākais ir nespiest uz linku, bet ievadīt pašam, un nevis tieši tādu pašu linku, bet mēģināt internetā atrast, bet ja mēs neskatāmies tik jau skrupulozi, tad vismaz papētam, vai tiešām tas links atbilst kaut kādai realitātei.
Nu, un teksta veids arī ir svarīgs, cik viņš ir kvalitatīvs, cik viņš ir kļūdains, gramatika. Ja jūs lasat un nesaprotat uzreiz, kas īsti tiek prasīts, tad tas jau ir sarkans karogs, kad padomāt, vai vispār, diez vai pasts nemāk rakstīt, teiksim tā. Jā, tad sociālās vietnes ir laikam populārākā vieta, es teiktu, kur var mēģināt to visu realizēt ļaundari, jo, varam atkal padomāt katrs pie seviņ, cik daudz laika mēs pavadām sociālajās vidēs. Instagrams, Facebooks, Whatsapps, visā šajās vietnēs, kur kaut kāda veida informācija var apritēt. Un tad tā ir tāda ļoti piesātināta vide, kurā mēs pavadām lielu laiku, un tas informācijas apjoms mūsdienās jau ir ļoti, ļoti milzīgs. Un starp to visu burzmu ir grūti pamanīt, kas ir tas avots. Un ja mēs, kā strādā mūsu tā uztvere, mēs parasti vizualizējam visu un cenšamies pēc vizualizācijām visus pamanīt. Piemēram, šeit ir redzams dienas raksts. Šis jau ir atvērts links, kur jūs varat pamanīt, atverot linku, ka tas jau patiesībā nav pareizi, bet daudz nepievērš uzmanību, kas augšā īsti rakstīts un kas ir ievietotājs, un kad patiesībā tas neatbilst kaut kādai realitātei. Bet to pašu mēs varam arī jau laika joslā, ja tā pareizi viņu latviskot, šķirstot šo Facebooku, mēs varam pastīties visticamākais ziņas, kas ir ar ļoti populārām pazīstamām personām, vai Latvijā, vai pasaulē. Šeit, piemēram, ir Elons Musks, un cilvēki, pievilināti ar tādiem tekstiem kā Bitcoins, GPT, kas, dažreiz pat neliekas kopā, bet ir tik ļoti interesants, populārs temats, ka, katrs grib palasīt, kas īsti tur ir, kaut vai neesam speciālisti tajā tēmā. Tāpēc ir ieteikums pievērst šim visam uzmanību, jo tas ir tas, kā mēģina tātad mūs uzķert uz šī āķa. Par testiem. Tagad varbūt drusciņi jau cilvēki ir apraduši ar to, bet vienu brīdi bija pats karstākais temats, vai mans dzīvnieks ir mans dvēseles draugs. Tāda veida visādi testi, kur nospiežot, atverot atsevišķu linku, ir iespējams uzzināt to. Un kurš gan negrib zināt, vai tomēr kaķis viņu mīl vai nemīl, vai tomēr viņš ir saimnieks, vai viņš tomēr ir mājdzīvnieks tev. Un tās opcijas ir daudz un dažādas, un tā vēlme uzzināt tomēr ir. Un tad, kad atveram linku, tad sākam vadīt datus, mēs esam tik ļoti aizrāvušies ar to domu, ka mēs to vēlamies noskaidrot. Varbūt tās vēl tas mājdzīvnieks blakus murrā, vai varbūt tās guļ gultā. Un, protams, ka mēs neaizdomāsimies par datiem, ko mēs vadam iekšā, mēs domāsim par to rezultātu. Un tas ir tas brīdis, kad apturēt sevi, varbūt neļauties tik daudz emocijām, kā padomāt, ko mēs vadam iekšā. Vārdu, uzvārdu mēs ievedam, it kā publiska informācija, kas tur var slikts notikt, dzimšanas dati. Arī it kā vēl nav tik traki, to jau mēs visi varam redzēt, mājdzīvnieka vārds, kā īsti internetā var saprast mājdzīvnieka vārdu. Varam sākt aizdomāties, bet iespējams, ka nē. Atrašanās vieta, un tad nāk viss trakākais bankas dati, kartes dati, jo neviens jau mūsdienās bezmaksas informāciju neliek, tas ir pārāk aizdomīgi, tāpēc ievadot bankas datus, varbūt tas jau tā uzticamāk varētu šķist, bet patiesībā tieši pretēji tos maksimāli maz vajag vadīt sociālajās vidēs un kaut kādos linkos, it īpaši, ja tas ir par nenopietnām tēmām. Tāpēc par to ir mērķis aizdomāties un pievērst uzmanību. Kas palīdz mūsdienās? Mūsdienās palīdz mākslīgais intelekts arī ļaundariem. Ja mēs esam pieraduši, kad mums rakstīt visāds bakalaura darbus, visu kaut ko var palīdzēt mākslīgais intelekts, gudras prezentācijas uztaisīt, atskaits kādam, tad tieši tāpat strādā mākslīgais intelekts arī ļaundariem. Un tas, tā plašākais, kas ir pavērts, ir valodas iespējas. Ja mēs līdz šim domājam, kā tad ļaundars no Kipras zinās latviešu valodu, droši vien viņš kļūdīsies komatos, nebūs garumzīmes, vēl viss pārējais, tad mākslīgais intelekts to izdara ļoti vienkārši viņa vietā. Viņš pārzina valodu, viņš pārzina gramatiku, viņš dažreiz mūs pašus labo, kur vēl ļaundarim pateikt, kā pareizi tekstu uzrakstīt. Viņš redz to, kas ir internetā, viņš var nokopēt visādas rakstus, ēpastus, viņš zina visu to komunikācijas veidu, tāpēc viņš var nodubultot principā jau ko, un tas ir aizvien bīstamāk palicis. Tāpēc arī pareizai gramatikai vairs nevajag uzticēties tik ļoti, kā varbūt sākumā SMS piemērā rādīts bija. Un varbūt ir daudz dzirdējuši, bet ir dziļviltojumi, kas jau ir arī vizuāli
visu spēj noklipēt, teiksim tā, reālajā laikā un video. Tāpēc, ir varbūt dzirdēts par gadījumiem, kur pat Zoom sarunā ar, teiksim, valdes locekļiem, darbinieks, grāmatvedis tāpat pārskaita naudu, jo liekas, ka viņš tiešām runā ar reāliem cilvēkiem, bet patiesībā pat tas vairs nav uzticams, tāpēc, avotu, no kurienes mēs saņemam informāciju, ir vērts pārbaudīt 2 reizes un dubultā. Kur nāk klāt 2-faktora autentifikācija, tas principā ir tas veids, kā mēs varam pārbaudīt vismaz vietnes, kur mēs ielogojamies, ko mēs darām, kur mēs vadīsim šos datus. Tas nav nekas jauns, patiesībā mēs to izmantojam ļoti sen, tikai jautājums, cik plaši. Katrs lietotājs, kurš lieto internetu banku, jau ļoti sen zina, ka mums ir bijuši kodu kalkulatori. Principā tas ir tas pats, tikai digitalizēts veids, es teiktu, kur ievadot konkrētus kodus, mēs pārapstiprinam to, ka tie tiešām esam mēs. Sākumā tas ir parole, bet pēc tam mums ir vēl jāapstiprina otrajā reizē tas viss. Un ir daudz lietotāji, kuriem nepatīk šī 2-faktora autentifikācija, jeb tā dubultā pārbaude, taču tas ir viens no drošākajiem veidiem, kas pēdējā laikā nāk klāt, lai vismaz mēģinātu pasargāt to, ka kāds ir nozadzis jūsu paroli. Jo paroles nozog viegli, un ja mēs nevaram no tā izvairīties, tad nākamais, ko mums vajadzētu darīt, ir mēģināt izstrādāt variantus, kā pierādīt, ka tie esam mēs, teiksim tā, vietnē vajadzētu mēģināt to pierādīt. Un populārākie rīki, jau varbūt tās arī kolēģi pieminēja vai dzirdējāt, ir e-paraksts arī, kas ir valsts līmenī certificēts, apstiprināts veids, tāpēc, ja mēs redzam vides, kur varam ielogoties, tad visdrošāk ir izmantot 2-faktoru autentifikāciju, ko mēs pazīstam un kur ir pēc iespējas leģitīmāk un tuvāk, teiksim tā, valsts nozīmē. Tāpēc arī, piemēram, bankās, ja jūs pieslēdzaties, jūs varat izmantot e-parakstu, kas nodrošinās iespēju telefonā atvērt tātad aplikāciju, kas pierāda vēl bez paroles, ka tie tiešām esat jūs, kas to vēlas izdarīt. Tā pati būtība ir, jūs logojaties iekšā, ja pieslēdzaties kaut kādā vietnē, jūs ievedat paroli, tas jau nozīmē, ka iespējams tie esat jūs, bet tikpat labi to paroli var zināt kāds cits, tāpēc saita aizsūta, jeb sistēma aizsūta jums vēl arī papildus tieši tajā brīdī paziņojumus telefonu, kuru teorētiski vajadzētu jums apstiprināt tikai tad, ja tiešām tie esat jūs un jūs zinat darbību, kas tur tiek prasīta. Tas ir tāds tā kā īstā laika vēl viens pierādījums, ka tiešām jūs tikko ievadījāt paroli. Tāpēc, ja redzam iespēju, pieslēdzamies ar šādiem autentifikācijas veidiem. Ja varam apstiprināt, tad arī apstiprinājam tādas, lai sāk strādāt. Savukārt, kā mēs valsts līmenī to visu daram, mēs pārbaudam modrību ar visādiem pikšķerēšanas veidiem, mēģinam nodublēt maksimāli īstus paziņojumus, tāpat laikā mēģinam arī maksimāli tādus triviālus uztaisīt, kur varbūt tās arī nav tik viegli pamanīt, ka tas būtu īsta sistēma, kaut kas ļoti attālināts. Tāpēc valsts līmenī mēs to daram caur neuzķeries lapu, LVRTC.LV neuzķeries, tur mēs pārbaudam arī valsts līmeņa iedzīvotājus. Jā, un pašā nobeigumā tad arī mani top 5 padomi drošākai kibervidei, kā mēs katrs pats varam to veidot, tad pirmais padomājam, vai mēs šajā brīdī varam pieslēgties šim jautājumam. Padomājam, vai tiešām steidzamība pastāv vai nepastāv, vai tiešām šis avots varētu prasīt kaut kādu veidu steidzamību, un vai vispār mums ir laiks par to iedziļināties, jo ja mēs nevaram iedziļināties, iespējams, ka mums šobrīd to nevajag darīt pa ceļam, vai varbūt kaut kādā pārgājiena brīdī, kur mūsu domas ir pilnīgi citur. Labāk padomāt, vai mēs tiešām šobrīd tam varam veltīt laiku. Ieteicams, ja ir iespējams, neklikšķinam uz šīm saitēm. Jaunākās drošības sistēmas tomēr paredz to, ka jūs paši ieiet šajā sistēmā un atrodat šo aicinājumu. Ja gadījumā nevaram, tad ļoti uzmanīgi pārbaudam, vai links ir pareizs, vai vismaz nosaukums atbilst, un vai nav kaut kas ļoti, ļoti aizdomīgs. Tāpēc sākumā uzreiz nespiežam uz linkiem.
Par datu ievadu, ja tomēr links ir atvērts un jums sāka rasties aizdomas par to, vai tiešām šādā veidā prasa ievadīt šos datus, tad padomājam divreiz. Varbūt tās, ja rodas aizdomas, tad labāk tomēr nevajag ievadīt. Varam pamēģināt vēlreiz atvērt, pārlasīt šo ziņu, kas aicina vadīt datus. Varbūt pamēģinam pameklēt internetā informāciju, vai šāda veida akcijas vispār notiek. Varbūt jūs pamanīsiet, ka tās ir tieši pikšķerēšanas anketas, kampaņas, kas varētu tikt izsūtītas. Informācija internetā atradīsiet ātri, ja tas būs leģitīms avots, tad jūs redzēsiet, kā arī leģitīmi pie viņa nonākt. Tāpēc padomājam divreiz. Un divfaktoru autentifikāciju cenšamies izmantot. Arī darba vidēs to darba devējs mēģina no savas puses ieviest. Tas mums liekas tikai tādām darba vides vajadzībām, bet patiesībā privātajā vidē, ja varam, mēģinam izmantot arī paši, ieslēgt gan Facebookā, gan Gmailā, Google kontos, visur ir iespējams viņu aktivizēt. Ja vēlamies dzīvot droši, tad mēģinam aktivizēt tādu pēc iespējas. Un vēlreiz, ja kaut kas šķiet aizdomīgs, padomā divreiz un labāk pārbaudi, vai tiešām. Citreiz varam uzzvanīt uz pastu, pajautāt. Starp citu pieredzi no manas paša stāsta, pasts atsūtīja īziņu par to, ka ir jāmaina parole kontā. Tur nebija steidzamība un viss izties ļoti leģitīmi un links arī bija ļoti īsts un joprojām neusticoties šāda veida paziņojumiem zvanīju pats uz pastu, kur man helpdesks atbildēja, ka šis ir leģitīms leģitīma īziņa, tātad avots ir īsts un jā, tā ir jādara. Bet mums bija neliela diskusija tālāk par to, vai tiešām šāda veida īziņas ir jāsūta īziņas veidā brīdī, kad man liekas par pasta sūtījumu, man liekas, katrs otrais saņem šobrīd neīstas īziņas, tāpēc, ja kā statistika rāda, katrs piektais. Tāpēc, es pat leģitīmā gadījumā esmu piezvanījis uz pastu un parunājis par to, cik tas ir pareizi. Šis ir ļoti interesanti, jo parasti tās organizācijas arī vienmēr saka, ka mēs jau nekad īstenībā nesūtam jums tādas ne īziņas, ne e-pastas vai kaut ko tam līdzīgu. Mums ir kaut kāda cita saziņas veida vai kā. Precīzi. Bankas lapās mums ir paziņojums ik pa laikam par to, ka uzdarbojas krāpnieki. Mēs nekad neprasīsim datus, lūdzu neuzķerieties. Un tāpat laikā viena no Latvijas organizācijām tā var arī izdarīt. Tāpēc esam uzmanīgi vienmēr. Tiešām esam uzmanīgi, bet ja gadījumā es tiešām neesmu divreiz padomājis un es esmu uzklikšķinājis uz tā pikšķerēšanas e-pasta, tad kas ir man pirmā rīcība, ko man darīt? Ļoti labs jautājums, jo nevienmēr uzklikšķināts links nozīmē slikti. Parasti tajā brīdī iestājas tāda viegla panika varbūt tās un liekas, jau viss ir slikti. Un tad mēģina kaut kādas darbības veikt, lai izvairītos no tā, un bieži vien ievadīt datus nav tas veids, kā izvairīties. Šeit ir jāsaprot divas situācijas. Viens ir tikai nospiests links, otrs ir nospiests links un ievadīti dati. Ja ir nospiests links, kā jau arī top 5 padomos ir redzams, padomājam vēlreiz, apstājamies, vēlreiz izējam cauri ziņai un padomājam, ja tas nav pareizs, ja rodas aizdomas, ka tas tomēr nav leģitīms avots, tad taisam ciet linku un noteikti neievadam datus, un ja gadījumā tomēr esam ievadījuši datus, tad gan sākam domāt, kur mēs viņus esam ievadījuši, un vēlams ir pāriet pār savām parolēm un maksimāli censties viņas nomainīt, lai tomēr izvairītos no varianta, ka tās var tikt pārizmantotas. Un te ir ļoti svarīgi atcerēties vienu lietu. Mēs katrs esam privāti persona, mēs savā vidē lietojam paroles, kādas mēs vēlamies, bet nereti šīs paroles mēs izmantojam arī darba vidē. Tāpēc iespējams ir vērts arī vērsties savā uzņēmumā, organizācijā pie IT departamenta vai cilvēka, kurš par to ir atbildīgs, un ar viņu pārunāt lietas, kā būtu labāk rīkoties, jo iespējams tā parola varētu būt kompromitēta arī priekš darba vajadzībām. Tāpēc meklējam atbalstu arī no darba vides, runājam ar speciālistiem un saprotam to. Jā. Šis tavs padoms par to, ka vajag pamēģināt varbūt dubulti pārbaudīt, vai tiešām tas ir leģitīmi. Tas, man liekas, ir tiešām ļoti labs padoms, jo es, man liekas, arī savā ģimenē es esmu tos savus seniorus izmācījis tā, ka ja tu pēc savas iniciatīvas kaut ko dari, un tad tev pēc tam atbild, un tad jums ir kaut kāds, tas viss ir kārtībā, jo tā ir tā iniciatīva, tu kaut ko gribēji, bet savukārt, ja kāds no tevis vienkārši no zila gaisa kaut ko no tevis grib,
kas ir saistīts ar taviem datiem un visu, kaut kādu bankas kontu vai vēl kaut ko, tad to gan vajag vienmēr dubulti pārbaudīt. Pat ja tev pirmajā brīdī liekas, ka viss ir ļoti leģitīmi un kā vajag, tu tomēr meklē pēc iespējas pārbaudīt dubultā to. Varbūt tā ir pārāk liela piesardzība, bet tomēr viņiem varbūt tas arī atmaksāsies. Varbūt kādreiz tā būtu likusies kā pārlieku liela piesardzība, bet mūsdienu pasaulē mēs nevaram būt pārāk droši vairs. Kā jau es minēju sākumā, mēs nevaram no tā izvairīties, mēs nevaram noslēpties, tāpēc labāk divreiz pārbaudīt. Tāpat kā čekā citreiz mēs pārbaudām, vai kafija nav izsista divreiz, tāpat arī vajadzētu pārbaudīt šīs lietas. Tieši tā. Edgars Brūvēlis, Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs. Paldies tev par dalību digitālās nedēļas ietveros un arī par foršiem padomiem skatītājiem un klausītājiem. Paldies!